Paradoxāli, bet Ikšķilē vietā, kas Latvijas un Baltijas vēsturē ierakstīta kā kristietības laikmeta sākuma punkts Baltu zemēs, nav izveidota neviena iestāde, kas saglabātu un vēstītu iedzīvotājiem par novada kultūrvēsturisko mantojumu. Lai risinātu šo problēmu, Ikšķiles novada pašvaldība Tīnūšos plāno izveidot kultūras mantojuma centru. Mēs varētu veidot šo novada pētniecības muzeju, un tas sauktos kā kultūras mantojums centrs, un te mēs jau esam tā piemetuši to nosaukumu, ka tas varētu saukties Ikšķiles novada kultūras mantojums centrs Tīnūžu muižā. Ja? Tas akcentētu tieši to vietu, kur tas tiek izveidots, un arī šo mantojumu, tad mēs arī varētu, izejot no tām programmas, ko mēs tur gribētu izvietot, tad mēs arī varētu to risināt. 2010. gada budžetā projekta realizācija ir atvēlēta 10 000 latu, tomēr līdzekļus piesaistīs arī no dažādiem fondiem un starptautiskām organizācijām. Kultūra mantojuma centru izveidos Tīnūžu administratīvajā centrā klētī iepretim pārvaldes ēkai. Apmēram 300 kvadrātmetros tiks izveidotas ekspozīcijas par dažādiem laika posmiem, sākot no Tīnūžu muižas dibināšanas, pirmās brīvvalsts laika, padomju gadiem, kā arī novada attīstībai pēc 90. gadiem. Mums ir ļoti būtiski atspoguļot šos vēsturiskos notikumus, kas savā laikā ir saistīti tieši ar 1917. gadu, ar mazās Juglas kaujām, jo ir savākti gan Hartmaņa kungam, gan Špēļa kungam, mūsu izpilddirektora vietniekam, jau bagāta no tāda ekspozīcija, kuru varētu izvietot un atspoguļot šīs kaujas. Ja. Kaut arī atbalstu vēsturiskā mantojuma centra izveidošanā pauduši vairāki pazīstami vēsturnieki un citu nozaru speciālisti, piemēram, pulkvedis Jānis Hartmanis, pašvaldība ar aicinājumu palīdzēt vēršas arī pie iedzīvotājiem, kuru īpašumā atrodas vēsturiskas liecības, dokumenti, grāmatas, fotogrāfijas, kā arī sadzīviski priekšmeti, kas stāsta par Ikšķiles un Tīnūžu vēsturi. Zanda Treško, Ogres televīzija.